Sveiciens visiem maniem draugiem Facebookā, visiem maniem sekotājiem. Šodien es gribu parunāt par HbA1c testu. Tas tests nosaka cukura līmeni asinīs. Pirmkārt, šis tests ir ļoti viegli veicams, viņš ir ļoti uzticams, ļoti ērts. Mēs mājas apstākļos varam veikt analīzi paši, un tādā veidā mēs varam kontrolēt savu cukura līmeni asinīs, un viņu sūtam uz Norvēģiju uz Vitas laboratoriju. Ko šis tests nosaka? Viņš nosaka vidējo glikozes līmeni asinīs pēdējo 3 mēnešu laikā. Šajā testā tiek aplūkots cukura līmenis asinīs, iedarbības marķieris laika gaitā, nevis faktiskais cukura līmenis asinīs. Tas būtībā ir atskats pagātnē. Ar šī testa palīdzību mēs varam redzēt, vai tā pārtika, ko mēs, esam lietojuši pēdējās 90 dienas, vai viņa mums ir bijusi veselīga, vai šī pārtika ir vedusi mūsu slimību. Kā arī mēs varam redzēt, vai, mūsu fiziskās aktivitātes ir bijušas pietiekošas. Kā arī, ja mēs paskatāmies atšķirībā no citiem asins vielmaiņas testiem, tad šim testam nav nepieciešama badošanās. Kāpēc šis tests būtu svarīgs un, būtu jāveic cilvēkiem? Tāpēc, ka ja mēs paskatāmies statistiku, tad šobrīd pasaulē ir apmēram 537 miljoni cilvēki, kas slimo ar cukura diabētu. Šo cilvēku vecums ir no 20 līdz 79 gadiem. Ja mēs paskatāmies statistikā, tad šobrīd ļoti daudz jaunieši un bērni jau slimo ar cukura diabētu. Pēdējā statistika, ko es dzirdēju Latvijā, tad mums šobrīd ir apmēram 116,000 cilvēki, kuri ir slimi ar cukura diabētu. Ja tad šis tests, mēs rūpējamies par savu veselību, mēs viņu ieliekam savu veselību kā prioritāte, un šis tests palīdzēs jums kontrolēt savu cukura līmeni asinīs. Jūs sapratīsiet, pēc testa, kas jums būtu jādara, cik daudz jums, būtu jāieliek fiziskās aktivitātes, un cik arī būtu jārūpējas par pārtiku. Tas nozīmē, ka mēs varam kontrolēt cik veselīgi mēs ēdam, un ja mēs gribam būt veseli, tad mēs, ieliktu savā uzturā 80% veselīgu pārtiku, un 20% mēs varētu atstāt, našķiem vai, svētku kādam galdam, kur mēs arī ēdam dažādas kūkas un visu pārējo. Kā šo testu veikt? Šo testu veikt ir ļoti, ļoti vienkārši. Es viņu arī parādīšu, kā to darīt. Šajā testa kastītē ir pilnīgi viss, lai mēs šo testu varētu veikt mājas apstākļos. Te ir informācija visās valodās, kā šo testu, veikt pareizi. Šajā kastītē ir aploksnīte, kur mēs ieliksim asins paraugu. Šeit ir aploksne jau ar Vitas laboratorijas Norvēģijā adresi. Mēs uzlīmēsim tikai marku un sūtīsim uz Norvēģiju Vitas laboratoriju. Šeit ir mūsu asins parauga. Te būs mūsu svītrukods, kas paliks klientam. Un šeit ir, šo mēs noplēšam un atstājam sev, jo tas būs, mēs ar šo, svītru kodiņu ar ciparu burtu kombināciju atradīsim analīzi mājaslapā, un šeit mēs sapilināsim treknas asins pilis, lai pilni ripulīši ir pilni ar asini. Es patreiz nolieku malā. Un šeit mums ir pilnīgi viss spricītes. Mums ir šobrīd 2 spricītes, sakarā ar to, ka cilvēkiem ir ļoti biezas asinis, tad mums ir 2 spricītes. Mums ir arī leipoplasts, ko mēs varēsim uzlīmēt pēc tam virsū. Viņu jau sagatavošu visu. Lai jūs redzat, ka viņš ir ļoti ērti mājās veicams. Un šeit ir spirta tāda salvetīte, kur mēs notīram pirkstu. Un es piepilināšu
ripulīšus pilnus ar asini. Ja mēs redzam, viņi ir no abām pusītēm. Tagad es nedaudz viņu paturēšu, lai viņš nedaudz pažūst. Uzlīmēšu. Šitas man viss ir beidzis. Es sagatavošu arī aploksnes. Un es ielikšu viņu šajā aploksnītē, ja? Un pēc tam likšu parastajā aploksnē. Un tikai mums jāatceras, tad, kad mēs ejam uz pastu, tad mums ir noteikti jāuzlīmē normēļu marka virsū, lai mēs varētu, teiksim, aizsūtīt. Un viss, un sūtam projām, un 20 dienu laikā mēs tad ievadam savu svītru kodiņu, kas mums paliek, ievadam un saņemam savu atbildi. Un saviem klientiem es palīdzu pēc tam izskaidrot visus analīzes, kas ir jādara, mēs ar klientiem izrunājam. Ja jums rodas jautājumi, droši varat man rakstīt, varat zvanīt, un es jums palīdzēšu veikt šo testu, pastāstīšu, kā viņu var iegādāties un atbildēšu uz visiem jautājumiem. Lai jums ir forša diena šodien un uz tikšanos nākošā reizē.